autobuss, pilns ar riteņbraucējiem. Un tad mēs pēc 3 stundām būsim Kauņā, pat atstāsimies Panevežos Pačurā, Statoilā. Tas viss laikam vadītājs, kas te kaut ko vairāk zina, kā pārējie. Un tā, tad ieslēgsimies bišķi vēlāk, droši vien jau Kauņā. 4 stundu brauciet, esam atbraukuši kaut kur 2 bija Rīgā, tagad 6. Esam Kaunas lidostā. Un ejam pēc plāna, pēc 2 stundu no lidmašīna uz Alicante. Un tad jau tālāk, tur jau mūs gaidīs autobuss, un tad jau mēs Andru redzēsim. Tagad ejam kaut ko uzēst, no 2 stundas uz lidmašīna. 4 stundas palidojām, 3 stundas ar autobusu. Un viss, esam klāt. Esam atbraukuši Almeirijā, laikam pilsēta, Spānijas pašos dienvidos. Tagad tāds rīts ir, Spānijā ir 4, Latvijā 6. Tā, 16. oktobrs, Spānijas pilsēta Almānija. Spānijas pilsēta Almānija pašos dienvidos. Grāda apmēram plus 15, 16, 8 rītā ir. Tā mēs te gulējām, te meitenes var redzēt, Džeks arī. Šitā te izgulēs, parādīšu to vietu, ka tā mierīgi šitā te uz celiņa. Man tikai suņi piemodināja no rīta. Tur ir vidusjūra, jā, brīnišķīgs ūdens, bezgais, silts. Krāms tikai 200, šodien kaut ko ēdīsim Spānijas. Paella ar garnelēm. Un tad jau redzēsim, kā mums tālāk ies. Lūk, mēs arī sēdēkam Andri. Andri, pastāstīšu, kā tu atbrauci tos 3 kilometru no Rīgas līdz šeinai. No 3,8 tūkstoši viņš atbrauc ar šito te mašīnīt ar to visu būdu. Viņš gan ar būdu brauc, gan ar mašīnīt. No, kas te ir, Andrai? Šitas ir tev. Kas tas ir tās? Paskatīsim. Lieties, Pēdējā mirkļa. Jautas mats jau ir. Es sev Tā, to ņemšu. Tā, tas ir katumi, jā. Latvija, Maroko. Skaisti. Tad mēs braucam tā no Ventspils. Jā. Uz kur mēs, Andri, braucam? No šeit. Jā. Praktiski 18 metri. Paldies tev, Andri. Malačies. Jā. Tā, viss ir gatavojas. Brauksim tagad uz ostu. Mēram 20 km šodien jānabrauc ir. Tur kāpsim uz prāmi. Un tad laidisim pāri uz Maroku. Nu, lūk, tā sākās 1000 km brauciens. Pirmie metri. Visi smaida. Pirmā dienā visi smaida mēr, otra arī. Nu, tā mēs braucam. Vēl Spānija ir. Nobrauc, kad pirmie 9 km, 9,5. Vidusjūra māls mūs braucām. Veloceliņi Spānijā lieliski, parādīšu, kuras var parādīt. Nevar parādīt, bet redz, tur tāds celiņš ir, iet viss gar visas jūras māli iet. Es tad nobraukuši pirmos 16 km, te skrien un brauc, un sajūtas labs ir. Cik grādi ir? Grādi ir 24 grādi rāda. Tā kā ir forši. Tā, tagad mēs braucam uz Lidu. Esot aiz tā stūra. Tā. Nopirkām prāmu biļetes. Tā saucās. Mēs braucām uz Nadoru. Biļetes 50 eiriks mums paņēma. Nu, mēs uz prāmu esam, sabraucām virsū, 2:00 izies pēc grafika. Ričuks te tā apakšā smuk. Mēs šitā te, mēs Andrei šitā te, tāds zila štripiņi tāds smuk. Viss mānas atstājām, cer, ka neviens neviens neko. Arābiem ar to roku ceru nostak, līdz ar to nav nekāds kreņķi. Tā, vieglās mašīnas brauc par Anģi virsū jau muzejs. Tāds prāmītis saucās Izabela, 50 eiro. Ritenis ar brīvu. Un šitas ir kāpēc? Brīnišķīgs lēciens. Esam mēs uz prāmīti, tagad 5 stundas. Močīs. Un te var paskatīties nedaudz
Almērijas otru. Galvas ceļš raukšā iet. Tagad mēs atrodamies no Almērijas. Vairāk mēs šeit nebūsim. Kādu laiciņu, gadus, kaut kādus. Un kas visiem patīk, ka tāds cietoksums ir. Pasmuko tāds. Tā mums jāatpūšās. Vēl kaut 2-3 stundas jābrauc, ir 5 stundas pārpā vidusjūru, lai tiktu uz Maroku no tās vietas, kur mēs braucām. Bet laiks iet mierīgi. Saulīts spīd, 25 grādi. Vējš parādījās. Protams, ar Kipras karogu mēs visu peldi. Protams, nav Kipras karogs, bet tā mums liekās. Visapkārt vidusjūrā. Tuvojamies Marokai, kaut kādi kalni tur ir. Pēc pulksteni vēl pusstundu jābrauc ir. Pulkstenis jau 8-9 vakarā. Beidzot esam iekšā Marokā. Uz kuģi bija augsts. Tagad saģērbamies no kuģi nost. 22 grādi no ceļa. Otrā nakts. Pirmā bija Spānijā. Šitā Marokā. No tā mēs gojam. Atradām tādu nojomīti. Viens muļnieks te parādīja, ka visi forši te. Un soliņi bija. Izskatās, ka kaut daudz sacīt. Nezinu, kas te bijis ir. Kaut kas te tas bijis ir. Un te viss tagad kārtojās, ģērbās. Un taisāmies arī vēl kopīgi paēst. Kaut ir vēls, bet zupi jau vārās. Rīts, viss ir gulējuši normāli. Visi. Tā, elpā jūtams jau tāds pulss ir nedaudz līdz anaerobām uzkāps augšā ir. Kā jūtās visi? Kā jums iet? Kā ir tikāt augšā? Vinām. Tā, tādā te var redzēt, mēs esam jau kā 4 km nobraukuši augšā pa šo pilsētu. Un tagad mēs apskaties tās foršs skats ir uz zemi. Un tur atkal iet kalni, un te mēs visur brauksim. Atkal nedaudz pulsiši augšā ir. Mūsējā vālē pa serpentīniem. Nododiet sveicienus skatītājiem. Visi smāja šodien vēl. Viss kārtībā. Un tā mēs braucam. Te kaktusiņi ir. Kāds golfiši atlaiži arī. Un gaida mūsējos. Kāds serpentīnčiks te ir, kur tur zemē. Un te tā jāvā augšā. Tur baigā dūma, ka augšā kalnos ir tāda, man atgādina Rambo 3 Kambodža, Rambo 2, kur bija Kambodža. Tad džunguļi. Vēl vien banda tuvojās. Esam laikam beidzot visaugstākā punktā, vēl bišķiņ. Saulīt spīd, nu jau braucam zemē pa serpentīniem, vispār jāminās nav. Kā nāk zemes, ka 40-50 mierīgi var braukt. Esam nobraukuši 50 km šodien, gaisa temperatūra 28,3. Gribam nomazgāties, bet skaidzam tādu briesmīgu skatu, zvejnieku laivas, pudeles, stiklu, vecs Mercedes, tas var busiši, kas brauc. Nu, nav labi. Esam Marokas pludmalē vienā no. Tiešām šitie nav getliņi, tā ir Marokas pludmale. Jā, pilnīgi vaigie, kopā ar dubļiem, braukāties tādā nemaz negribās. Te mēs bišķi iepirkām granātābols. Nu, nenormāli garšīgi, rītīgi. Saldi arbūzi nopirkām. Granātābols maksā kilogramā 50 centi. Trešās dienas vakars. Klāt. Nobeidzām 70 km nobraucām. Jūra. Variet nomazgāties beidzot. Datumā jau saņemkuši kādi ir, es nezinu, jau 18. 19. Laimīgi neskaitīt. Jā. Te vien banda jau priekšā ir apstājušies elpo skaisti un bauda skatus.
Tur ir jūra, kā aizvien. Tā nopietni braucam jau tikai otro dienu. Jau 10. jau džekiem un meitenēm enerģija cauri jau ir, iet iekšā ogļhidrātu dēva kārtējā. Ir rīts kaut kāds, jau 4., 5. jau neatsaskaitīt. Paņēmām viesnīcas šodien, jo bišķi bija noguruši. Tā jūs tev paskatīties no viesnīcas lokā, izskatās tāda liela pilsēta Marokā. Izrunāties ir nemāk. Saulēkts ir. Tur kalnā kaut kāda burti ir, no akmeņiem uztaisīt. Dažiem alaks dzīves vai alaks. Kaut kas nav līdzīgs. Tālāk, kas vēl šī tāda takši moči. Šitie takši pilsētā, skaties, viņi tur ir. Jā, tur 3 gabali vienā kadrā. Tur vēl iet augšā, vēl 3 tur augšā iet. Pilsēta augšā ir ritīgais stāvums. Vakar aizgājuši tirgs, kapitāls, kafiju padzērām. Kafija labi Marokā. Viena no labākām, kurš pēc tas dzer. Protams, viņš kaut kāds ūdeņi vienkārši tādi klāt, no ko viņi taisa kafiju. Bet ir labi. No ko? Kas ir rakstīts? Ir Švaube maraton. Taur plus. Solī, kad... Kad nekad. Kad nekad, ka var braukt, kur grib. Nē, tas ir nepareizi. Tā nedrīkst teikt. Un mums jau otrā. Riepa jau ir mierīga. Braukt tā. Nobraukt šodien 10 km ir. Tā kalni lēzam, mazāk lēzam, nekā mūsienas pārslēž. Un tā. Tā kā riepas mainām. Pieveicām vienu kalnī, normāli tā. Bišķi kā elpi ir aizsist. Te ir mošai, tāds viņiem tas mošais ir. Kalniš. Tāds izskatās tradicionāls ciems Marokā. Kārtais rīts Marokā. Tāds izskatās rīts. Pa nakti gāz normāli lietus. Gulējām mēs futbolu, bet manē sportzālē, kur marokāņi spēlē minifutbolu. Kārtēja pietur vieta, 15 km šodien nobraukt datumu. Es jau nezinu, kāds ir pazudis, ir viss mērs, bet otrdien laikam. Es nezinu, kā šodien ir. Pirmās nedēļas laikam 3. Segums ir šāds. Tā kā pozitīvs. Te runā, ka te kaut kas sakāms ir. Pasaka visai Latviju. Tas saulē no Āfriku. Viņš par šito tevi izdomāja, par šito visu, kas ir tagad notiekās par savam kājām. Par visu šito tevi tā domāja. Šis ir veltījums Gundaram un Ilzei, kura mums bija kopā Igaunijas braucienā, kur arī gribēja uz Maroku braukt. Jūs redzat, Marokā ir tādi kalni, ko pat Andrejs nespēja uzbraukt. Viņš redz Andrejs, kā viņš mocās. Un vēl maz 3,5 km mums šitā augšā jātiek ir. Jā, un priekšā tur jau, protams, kalni, bet tur mēs aiziet augšā. Tā kā ir smagi. Un mums ir jau tas, ka pēc kārtējā nobrauciena. Pirms tam, protams, uzbraucies, ko mēs ieraudzījām. Ieraudzījām kaut kāds marokāņu zvaigznes un kaut kāds interesants tāds memoriāliņš. Viss ir izdzis, kas te rakstīts ir, bet tāda laba vieta, tāda svētvieta pat. Tā, kas tagad notiekās? Notiekās tas, ka atraduši esam upīti, bet tas ir sniegs, ir vēl viens kalns augšā ir. Pēc pilsētē Fesu palikuši 30 km. Un tā mēs ceram tikt viesnīcā un 2 nakts nobīt komfortā. Labā ziņa ir tā, ka 32 grādā ārā ir. Tā kā bija solīts kaut kādos ceļvežos, kaut vakar, bet dažās vietās bija tikai 14. Tā kā līdz ar to ir vasarā. Viss vienkārši ir lielceļš, ir gulis, ir aitis. Un ir ganēls īsts, atskaties īsts ganēls. Tāda ir īsta ganēļa. Nu tā. Šis došana domāts vairāk teksts ir.
tie, kas tikai plāno braukt uz Maroku ar riteni, tad pirmās 7 dienas pavadīts Marokā, nu, ja godīgi, ir šausmīgi. Nu, protams, pēc tam, kad beigsies viss atcerēsies, tad būs droši ne tik šausmīgi, pagaidām ir briesmīgi. Tad viņš atskaitīt pirmo dienu Spānijā, guļām, zem klājas debesu parkā, no rīta ceļamies, suņi, apkārt, apkopēji, viss, jūra, viss netiet. Pārbraucam pāra kuģi Marokā 5 stundas. Marokāņi, čomi, atrod mums tā kā veca autostacija ar soliņiem. Mēs tur visi guļām bez teltīm. Vāc, viss nakti, kaut kāda niša, jodnē, kaut kāda niša lien virsur, niezas, tikko apsēdzas ar visu madrats, ar visu to guļamais, ir normāli. Nu, tikko paliek karsts, bāž rokas ārā. Ākal viss mušs virs tādu maziņu gnīdiņas, visi nokasīt, visu grupu kasās. Nākšā diena, braucam pret kalniem, 100 km nobrauc, 70 km pret kalnu, tikai 9 km stundā. Močījām, gulēšana pie jūras, vidusjūra krastos, viss skatās kartē. Viss mēs vidusjūrā, peldēsimies, mēs Andrej. Kas notiekās? Aizbraucam tur smiltis. Pludmalē akmeņi tā, ka paiet nevar, viļņi tā, ka tu nevar, tu iet iekšā, tev velk iekšā, tad mēs tur tā, slīpi, tā, mazgai pakais, viss tur, nu, traki. Nolēmjām pāris cilvēku, nafīgi, gulēsim viesnīcā, labi, paņem viesnīcu, 3 vaišana 20 eiro no cilvēku, labi. Pārējie paliek kaut kur pie jūras atkal. Tāds zibens uznāk, tādu lietu un zibeni Latvijā nav redzējuši. Viņus ar visu noskalo, Andrejs stāsta, ka viņš šā te teltī savā šitā te, turējis ir, lietas nāk iekšā. Un tā viņas kaut kāds atbrauc pilsētas mērs ir un savācis Adidievs kaut kādā momentu pionieru. Viņš domā marokāņa laiku, protams, viņš grib palīdzēt. Visur, kur mēs paliekam, visur mums ir, ja policisti klāt atbrauc, pasaka, jūs te paliksiet, labi, mieri guļiet, atsūt ekipāžu. Ekipāžu stāv klāt, viss nāk, un tā mums pieskata. Diennakt guļam, kur atkal jūt, ka lietas nāk virsur. Anders augsts un nāk tikai 15 grādi, tikai tajā naktī ir 14, 13. Gribam gulēt, ka policijas ieceļ, ka laukums, Rīgu, nu tāds augstums, kā jau drēpta aizvaram, tagad līdz iekšā sarunā sportzāli. Sportzāli sarunā, tā kā minifutbola laukuma, tā kā manēži. Viss tur uz grīdas guļam. Pa nakti mums apzog trēleri. Trēleri ielien iekšā tādu džeks, tur vesela brigāta tur bijusi. Andrim tur viss ir tā kā viss droši, viss noskrovēts. Tur džeki atskruvē vajā, ielīduši iekšā. Ilūtēt ir uzcens nospēja, balzām, Andrejam GoPro kameru, no tur visiem, bet visu bišķiņā apzāk. Tā nekaba pīro, tā kā vienā izbūt nozakts. Pēc tam pienāk, braucam uz tādu Feisas pilsēti kalnos. Visu pirmā diena bez ritiem drīkstēs būt. Iebraucis 110 km līdz Feisai. Ākal, kalni, bet nu šoreiz tā bišķi vairāk uz zemi gāja nekā uz augšu. Iebraucam Feisā, 2 dienas. Blīd, kas tur notiekās? Tur 10 miljonu iedzīvotājiem vajag dzīvo, nezinu. Nolēmjam, kur dzīvos, vecpilsētā. Neko nezinu, viss brauc, pīpi, nu tāds skats vispār ir. Ko mēs darām? Jā, Rašīts viens vīrs tāds, ar biksēm, garā, Rašīts. Viņš zina, kur ir hotels. Mēs mums iekšā hotelā vecpilsētā. Tā nodrošina, uziet augšā, briesmīgs hotels ir. Tur mēs iepriekš skatījāties to te hotelu. Tur mēs 2 naktas noguļam, guļam labi, ja visi ir pārguruši. Un tā. Ko vēl? Nu jā, šis ir tāds jautājums katram savs mērķis, kāpēc braucu šo braucienu. Un jautājums tagad pēc 7 dienām, vai es vēlreiz braucu uz Maroku? Vai kā mēs nebraukt? Redzēs, ka beigsies viss šajās. Vēl 7 dienas mums jābrauc ir. Tā kā vēl viss notiksies. Bet tā liekas, kad smagi ir. Gan fiziski smagi, gan morāli smagi. Kaut gan tajā Feisā pilsētā mēs tur beigās pieradām to kņēdu. Tā, ka pirmā dienā vispār tur maku. Un iet, beigās jau tā kā nav tie zaglēni tā. Tur mums nācies ubaki šodien klāt. Rokas laikā tur pārējo arāgu. Lācis prom, lai mēs citu. Viņam cieņi pret turistiem, mums ir tā cieņa. Bet tā ir cita mentalitāte, cita pasaule ir. Un droši vien labāk, kas dzīvot Latvijā ir. Tā, labi, šajā bija apskats pirmām 7 dienām. Viss ir dzīvi, viss ir labi. Starp citu maratonu riepas 2 ir pārdurts, ko solīja, kad tās nevar pārdurt un pārdurt tādiem maziem sūdiņiem, nevis tādiem naglām ritīgām.
bet tā visiem normāli ir, riteņi neplīst pagaidām, paldies Dievam. Un tagad laika apstākļi, protams, jau 30 grādiem ir tagad. Jau Krekličs nobraukšanai 6 km par kalniem. Un 30 grādu šodien. Sveiciens Latvijā, sveiciens skatītājiem. Tajā mēs turpināsim. Tie ir, kas nenofilmēja, man tiešām bija bail bija. Arī vasarās apskats ar Maroku. Filmēt nedrīkst. Tas tikai drīkst. Arī runāja, ka neņem eiro. Te visi ņem eiro. Visi drīkst filmēt, ka nav trākīgā. Tā vispār jūtamies droši. Labi, tiekamies pēc kādu laiciņu. Un tad jau pēdējais apskats būs Malagā, Spānijā jau sprāms. Tad izstāstīšu, kā mums skatāmies tālāk. Lūk, šī ir tā pilsēta, kur stāstīja, tā Fesa saucā. Un te no kalna augšā. Esam 8,7 km nobraukuši augšā. Tādā pilsēta izskatās, ļoti kolorīti. Tāpat, ka mūsu grupas vecākais braucējs Andrejs, tāds kolorīts vīrs ir. Andrej, paskaties lūdzu arī. Jā, tas ir Andrejs. Kolorīts. Tāpat kā Fesa. Nu ko, tās ir tā diena, Āfrika mums sagaida briesmīgi. Jūs redzat pēc cilvēkiem, viņi ļoti priecīgi. Viņam ļoti patīk viss šis laikams dākaļi. Un ir galīgā pakajā līs tāds maz lietiņš, bet diezgan stipri līs, ja pusnakts. Un uz nākšana pilsētā 93 km. Ja nav kalns, tas ir normāli, ja kalns, tas ir nakts, tas ir vakars. Nu tā, bišķiņi esam salūzuši, lietas līst. Nolēmām paņēmt busiņu un aizbraukt 120 km busu. 2 dienas soli lieta, kaut bišķi mitējās lieta ir pakai slapi, visi slapši ir blim. Kādu pusstundu esam busiņā, braucām kā pusstundu, jā, te viens skats ciemats marokāņi, tur daudz bērnu. Tā, ārpus ir šāda viesnīca. Tas ir mūsu hoteļa nosaukums, ja kāds paliek šajā pilsētā, var izvēlēties. Nav slikti. Tagad mēs ejam Vecpilsētā īstā. Tagad kliku kartē palikā. Šī ir Maroka. Šaurs, vakatiņi, cilvēciņi. Tas ir olīvs, vīķis, granātābu, saiva, maizītes. Šeit mēs redzam tās thank you now. Tādās centrālās placītes, tas saucās Pirts laukums. Te meitenes, ka filmē, tad viņas rāda, lai viņas nefilmē. Es nezinu, kāpēc. Tur augšā tāds foršs kapozīts ir. Tur tās placītes te ir, un te viss sēž, ēd, tusē, aicina mūs iekšā. Nu, tāds placīts. Ejam tālāk uz nākošā placīšā, kas augstās bišķi savādāk. Sunīši tā te guļ, viņi nav miruši, viņi vienkārši guļ saulītē. Tā ir pilsēta, kas ir... Mēs ejam uz kempingu. Šī tāda marokāja mašīnā numuri. Protams, dēļ zīmīt atstās, ka Golfs no Vācijas ir. Tad numuri. Tur iet mazie marocēni. Viņi tagad dzied. Viņi dzied vietējos lokālos tos oktobrēn dziesmas. Tā, ir pusdienlaiks, esam bišķi noguruši, gaidot saulē bišķi tā kalniņa galiņā. Ēdīsim pusdienas. Šitās izgās galds labā restorānā. Daži ka labā. Cenas apmēram otrajam no 3,50 līdz 7 eiro. Zupiņi 70 centi. Redzēs, ko atnesīs. Un tā mēs pastāstīs, kā garšo zupiņi, kā garšo. Katrs pasūtīs kaut ko atsevišķi. Tur mēs tāpēc tāds mērcīgs, tāds foršus. Tāds, kur laikam aiziet ir tie mērcēt. Sākumā es domāju, tas zupi ir. Tad nav tā zupa. Tā, mums atnēs zupiņas. Šīs saucās vienkārši marokāņu zupiņu. Nu, tad nodot savu vērtējumu marokāņu zupiņai. Zaļumiņi, makaroniņi iekšā, kas te vēl ir. Grūti teikt, kas te vēl ir iekšā. Turku zirņi. Tur zirņiem jābūt laikam visam tā ir. Pēc smaržas. Ar austrumniecisku smaržu.
Pilnīgi noizliet šito ceļu. Tas ir lieliskā, jā. Tiesi ir salāti, tāda marokā ir salāti. Tā mums atnes vienu jau pirmo lielo taģīnu. Un to taģīnas vāciņu to noņēma nost jau. Tātad tur ir plūmīts, tur ir ananāsiņš, tur ir lielops, laps. Pa vidu oliņu varīt? Jā. Pa vidu oliņu, nu tā eleganti. Viss vārās, sezam sēkliņas ir. Tā, nu ko, man ir atvests 5 gaju miks. Tātad visticamāk ir cūciņ nav, vista, lielops, jēriņš, miksīts un tā. Tagad paņemsim bišķiņu, pagaršosim kotletīti. Kotletīti ir stārā, ļoti mīksta. Tā, tos kotletīti nevar paņemt tā ritīgi. Tā, es tagad garšos kotletīti. Jērž, visus jērž. Bišķi sīpoliņu cauri. Bet neteiks, kā izsūt garšīgs. Tā, viena mazliet šašliciņa. Akniņš, jēra akniņš, jūs nevarat skatāt garšo. Brīnišķīgi. Tā, nākošais. Kaut kāds arī jērs. Nepateiks, kurš gals. Un šitā lēkā bija kāds visiņ. Lieliski. Tā desiņa, tā jau ir foršā desiņa. Lūdzu. Pēciet 5 miksus. Andrejam negaršoja stilbiņu, viņš, protams, atdeva viņas kaķiem. Atkārtoši slaveno Vitola teicienu. Tas saulē no Afrikas. Nu, mēs tā noslēpušies. Pēc tā eglīte trīzīga no lociņiem. Trafis baigais 10 km pirms pilsētas pēdējās lielākās Marokas pilsētas, kur mēs paliksim. Bet nu bija jāpārgājas, baigi uzgāja. Gaidām Lailes ar Gasparu. Ie kaut kur. Jā, jūs nešaubāties, mēs vēl esam Āfrikā. Laiks tikai plus 18, līdz jau pēdējos 20 km. Dabojam kārtīgi. Tur ir robeža ar Spāniju. Tur mēs šķērsosim, būsim Eiropā, varēsim ar ID ceļot. Tā ir piepilsēta, augsts ir, jā, nu, nepaveicas laiku. Tāda šī tā viesnīciņa Spānijā jau ceļus tuvojās noslēgumam. Pēdējā nakts kopīgā, pēc tam mēs brauksim uz Malagu ar autobusu rīt no rīta, jau lidosim uz Bergamo. Un tad jau atkal tālāk uz Rīgu. Kolektīvs ir gatavs doties kaut kur, nezinu kur, atnest to nezinu ko. Kā pagas Maroka? Pēc ādām nekur kāds vārdi. Ir rīts, pulkstens apmēram 8 ir. Tagad mēs ejam, parādīšu jums vidusjūru. Un tas kalns, tas saucās Gibraltārs pie Britiem. Mēs tikai gribējām riteņiem tur aizbraukt, bet nu tālu bija. Tā kā lielceļiem tur iebrauc bānas, tur iet un riteņi pa bānu var braukt. Jā, šis tad pēdējais rīts ir tāds kopējais. Tiek nodots soms, tiek riteņi ārdīt ārā un Andrs brauks ar busiņu tad šos 3500 kilometrus uz Latviju. Mēs tā pārējie lidosim. Nu, tās ir brauciens uz Maroku. Ja vēl ieslēgšu kameru, tā varbūt kaut kā turismu. Kādā turismu objektā. Mēs būsim Malagā vienu dienu, tad vienu dienu Bergamo. Jā. Un tā, nu, tad kur kā vīram galva iet? Pozitīvi. Nedodiet dzert un aiziet uz mani, jo esam. Galvenais iedod kaut kur bieti, ja zobos iedod, lai tā. Nu, lūk tā, tāds rīts brīnišķīgs ir. Tāds plus 15-17 grādi jau ir, nu, tāds dzestars kapitāls. Andrejam mugursāp, Kasparam galvas sāp. Nu, Ivetei vēders sāp. Nu, tā mēs te dzīvojam. Un ceru, ka jums patīk šis video, ko jūs noskatījāties kādu pusstundu garumā. Un tā jau tiekamies nākušā braucienā 2016. gadā. Un pievienojieties. Grūti, nav viegli. Bet to jūs jau dzirdējāt.